Uzņēmēja darbība ir ilgstoša vai sistemātiska ekonomiskā darbība un kapitāla ieguldīšana, kas vērst uz preču ražošanu, realizāciju, darbu izpildi, tirzniecību un pakalpojumu sniegšanu, nolūkā iegūt peļņu. Daudz Latvijas iedzīvotāji ir uzsākuši savu mazo biznesu, un viena no iespējām, kā to darīt, ir kļūt par mājražotāju. Kārsavas novada Salnavas pagasta iedzīvotāja Elvīra Blēve šai nodarbei pievērsusies kopš pagājušā gada. Tas būs slinko saimnieku siers. Tas, kas pat aizno no piena kannas katlā, un viss kārtībā uguni klāt. Ka vējš nepūtīs nost. Manuprāt, es neko jaunu nedaru. Manuprāt, to dara pilnīgi katra saimniece, kurai mājā ir gotiņa. Man atšķirība var būt tikai tā, ka es pamēģināju, kā tas ir noreģistrēties un kā tas ir, ka bez bailēm tu kādam vari piedāvāt arī citam to sieru. Tik vien atšķirības. Runājot par mājražošanu, šajā gadījumā ir arī primārā ražošana, varbūt vienkāršotiem vārdiem, ja stāstu. Ja? Primārais ražotājs tas, kas ražo pienu, gaļu, medu. Mājražotājs jau ir ražotājs, un viņš jau nodarbojas ar pārstrādi. Ar ko atšķiras varbūt no citām uzņēmēja darbības formām, šeit ir reģistrācija pārtikas veterinārā dienestā. Piemājas saimniecības Saulestari, kur Elvīra strādā kopā ar vīru, 2010. gadā realizēja projektu Eiropas Savienības standartu sasniegšana piena produktu ražošanā. Pateicoties tam, gan tika iegādāta tehnika, gan uzbūvēta piena māja, kur šobrīd var gatavot sieru atbilstoši klientu vēlmēm, kas ir arī daudz veselīgāks, jo netiek pievienotas dažādas mākslīgās piedevas. Kāpēc es vispār izveidoju šito? Mani māca bažas ar to, ka 2000. gadu sākumā, var teikt, un vidū, sākās tāda lietiņa, ka sāka braukt jaunieši uz ārzemēm. Vai jauni vecāki ar bērniem. No klases man aizbrauca 2 vecāki ar visiem bērniem projām. No citām klasēm aizbrauc bērni, iet mazumā. Pārsvarā paliek veci cilvēki šeit laukos. Man pirms pensijas gadi domā, ko es darīšu, palikšu bez darba, slēgs skolu. Tagad es esmu nodzīvojusi, paldies Dievam, skola nav slēgta. Stundiņas man vēl ir. Šādu sieru var vārīt divējādi. Var vārīt ar citronskābes palīdzību, tāda kaut man šodien. Bet, ja, piemēram, ir tādas dienas, kad es vāru katru dienu, tad man uzklājas sulas. Un sulas var saskābēt vēl vairāk ļoti skābas. Un tad ar to sulu palīdzību vāru citronskābes vietā liec tās sulas. Tad arī cita garša tam sieram ir. Elvīras kundze gan neslēp, ka siera gatavošana nav svarīga kā ienesīgas bizness, bet gan kā latgalisko tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Siers braucot viesos nodara arī kā ciema kukulis. Viņas gatavoto produkciju iedzīvotāji iecienījuši nevien Kārsavas novadā, bet pat ārpus Latvijas robežām. Nesen mums 2 nedēļas atpakaļ viena sieviņa aizbrauc uz Vāciju. Tad man tāds pasūtījums ir, lai būtu obligāti liesas siers bez krējuma, lai būtu no biespiena, lai būtu ar ķimenēm un ciets. Tad es cenšos, un viņi ir apmierināti. Kārsavas novada Malnavas iedzīvotāja Aina Bārcakova kā mājražotāja reģistrēsies pirms vairāk kā 2 gadiem. Galvenais iemesls bija, lai Latgalē netiktu aizmirstas senču maizes cepšanas tradīcijas, šobrīd tās papildinot ar jaunām garšām. Viņas īpašais piedāvājums ir dzīļu maize. Jā, iesījāsim nedaudz abrā miltus, un abrā ir labāk ar to, ka viņa ir kā dabīgs koks, viņa jau ir silta. Ja citi trauki, teiksim tā, viņa nav tik silti, tad abra kā koks, viņa jau ir silta pati priekš maizītes. Un šeit vēl, kas ir, vienmēr saglabājās tas dabīgais ieraugs, kas vajadzīgs maizei. Aina uzskata, ka savu mazo biznesu uzsākt nav jābaidās. Arī institūcijas labprāt atbalsta ar padomu tos, kuri visu dara no sirds. Cep maizi man doma radās, tā kā es saku, ka tu esi jau nodzīvojis labu laiku, mūžu, un tev bērni ir izauguši, un tad tu domā, ko pati sāksi darīt.
Un tad es izdomāju, ka es varu cept maizi. Nu, sākās ar tortiem un kūkām un cept maizi. Un tas, jā, un mairažotēm es arī painteresējos par tām visām prasībām. Un maize ir ļoti labas un nav jābaidās. Tas, kas grib kļūt par mairažotāju, iet un prasīt, jo pārtikas veterinārais dienas, tas tiešām nāk pretī un palīdz un izstāsta, ko tev vajag, ko nevajag un kā tas jādara. Dzīļu saimniece arī neatbalsta dažādu mākslīgo piedevu pievienošanu maizei, jo tā jau tāpat ir garšīga un sātīga. Šeit ik viens var iegādāties šo produktu atbilstoši savām garšas kārpiņām – rudzu, salskābolu, valriekstu, saulē kaltētu tomātu, ķirbju, dzērveņu un citas. Te katrs maizes klaipiņš tiek cepts ar mīlestību. Ja maizīte tā jau ir gatava, tad pie viņas var pielikt roku, nav tik traki. Ja viņa nav gatava, tad viņa ir ļoti karsta. Vēl ir karsta, bet ja jau... Maizes es cepu, kā man patīk teikt, gribās savienot veco ar jauno. Un tāpēc man ir rudzu maize, salskāba maize un ir ar tomātiem, ar papriku un dažādas tās maizes, kas nāk tā kā jaunas, jo nevaram mēs stāvēt uz vietas un viņas ir interesantas. Lai nav, jo rudzu maize un salskābo cep daudz, ļoti daudz cilvēki. Man atšķirsies varbūt ar to ievārījumu, ko es ielieku rudzu maizē. Aina Barsuko no mairažotājas kļūsi par individuālo komersantu, un kā pati smej, tas noticis piespiedu kārtā, jo, lai realizētu lauka atbalsta dienesta projektu, ir jābūt citai uzņēmējdarbības formai. Viens no viņas sapņiem, ka iedzīvotāji tagad maizi varētu iegādāties arī mazajos veikaliņos, Kārsavā un Reizeknē, jo mairažotājs savu produkciju var pārdot tikai gada tirgos. Tad, kad es sapratu, ka jā, maize aiziet un viss ļoti labi, un tad mēs sarakstījām Eiropas projektu, un tagad man ir elektriskā maizes krāsnes lielā, kas ir profesionālā, un man ir maizes krāsnes, kas būs ar malku. Tagad es zinu, ka es varu cept arī malkas maizes krāsnī, bet to vēl man ir jāiemēģina. Dzīļu saimniece pēc profesijas ir grāmatvede, bet maizes cepšanu un citu konditorijas izstrādājumu gatavošanu iemācījusies pašmācības ceļā un atklājusi sevi apslēptos talantus. Par to liecina arī saņemtie diplomi un Latvijas lauku fóruma apliecinājums. Viņa uzskata, ka tas ir svētīgs un pateicīgs darbs. Tas ir arī gandarījums. Gandarījums par to, ko tu dari. Tev ir patīkami, ka tevi atpazīst, ka pie tevis nāk. Ļoti bieži cilvēki ienāk un pirmais saka, kā tas maržo maizīt. Latgales mairažotāji nav skopi. Viņi labprāt dalās ar sava amata noslēpumiem, arī ar citiem. Man gribētos vairāk tā, ka lai pie manis brauc un nevis turēt noslēpumā to, ko es māku, bet dalīties. Tieši dalīties ar savu pieredzi, mācīt kādam, pamācīt, kā izcept maizi, kā to daru es, varbūt viņš vēl labāk un vai kaut ko redz citu no malas, bet tieši dalīties ar to pieredzi, ko es esmu guvusi pati. Un lai kādam citam, kas grib uzsākt to, lai viņam būtu vieglāk. Es uzskatu, ka ir jādalās. Ja mēs dalāmies, mēs nezaudējām neko, bet mēs tikai iegūstam ar to. Un labus darbus darot arī, es nezinu, tas dubultojas, tas vairojās. Lūdzes rajona partnerība kopā ar kaimiņiem no Lietuvas pilsētas Rokiškiem īsteno Latvijas lauku attīstības programmas 2007. līdz 2013. gadam līdera programmas pasākumu starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība projekta Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Lūdzes un Rokiškju partnerības teritorijā, pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem. Tajā plānotas vairākas aktivitātes, viena no tām radošās darbnīcas, kur varēja iepazīt dažādu mairažotāju gatavoto produkciju. Šie kas starptautiskie projekti devā iespēju katrai partnerībai arī šīs programmas ietvaros sagatavot projektiņu. Un izvēlējāmies šādu veidu, jo ļoti maza mairažotāja, ka mēs stratēģiju, ja teiksim, mūsu plānu mainījām, tad tādi kā neprimārie, bet tieši ražotāji pa mūsu teritoriju vispār tik 5 reģistrētie bija. Tas, ka tā ir problēma un viņa šī joma ir jāattīst. Konferences mairažošana ietveros norisinājās darbs 5 radošajās darbnīcās – konditorija, biškopība, dārziņu un gaļas produkti, siers un maiznīca, kur varēja iepazīt katra mairažotāja darbu. Aina Barsukova interesantiem piedāvā izcept krāsaino maizi no 4 sastāvdaļām. Šeit katram bija ko darīt. Jāsaka, ka jāmīc maizi.
maizi jābūt ļoti dusmīgam, tad maizi labi. Vāk tā rozmēcēt, labi. Da. Jei vāk, lai jei būtu kā pīlīkot rūkas, lai jei ir tāda, vot jau socās kā mitra, nu, dabiegi. Nu, jei, pīlīki rūkas, klot dabiegi mitra. Šo pasākumu es nolēmu apmeklēt tieši, ka man interesē arī maizes cepšana, kūkas un arī tortes un garnēšana un arī te picas, kuras arī garšo ģimenē un patīk arī pašai nodarboties ar šitiem ēdienu gatavošanu. Mēs atbraucam ar jums, tās iepazināties ar jūsu tradīcijām, kā jūs cepat maizi, kā senāk cepat to maizi, kādas receptes. Tas mums interesanti. Mēs nebiju redzējusi, kā cep to maizi ar burkāniem, ar tom bietiem. Nebiju redzējusi, nebiju dzirdējusi tādas. Tas interesanti, tas vieta ļoti interesanti, ļoti patīk. Tā kā Aina Barsuko cep nevienu maizi, bet arī tortes, darbnīcas dalībnieces iepazina šī saldā garduma plašās dekorēšanas iespējas. Es tikko gatavoju dekorējumus tortēm. Varētu būt arī kūciņām vai kādiem keksiem, lai izskatītos skaisti un kārdinoši un gribētos nokaršot. Es parasti protu izcept tortei pamatni, bet ar dekorēšanu man ir tā, kā ir. Es vienkārši vēlējos uzzināt kaut ko vairāk par tortes dekorēšanu un rotājumu gatavošanu no, teiksim, dabiskām tādām, vielām. Ja. Savukārt pie Elvīras Bleives varēja uzzināt vairāk par siera gatavošanu gan no svaiga piena, gan biezpiena. Šeit ar projekta dalībniekiem no Lietuvas izvērtās plašas diskusijas un šī procesa salīdzināšana starp abām valstīm. Сегодня я увидела, как в Латвии. Šodien es redzēju, kā Latvijā tādas mazas saimniecības, kurās ir 1, 2 vai 3 govis, māk no šī piena, kas taču nav ļoti daudz, bet vienalga uztaisa ļoti labu un garšīgu sieru, un papildus vēl citus produktus var izgatavot un uzcienāt kaimiņus, draugus un pat pārdot var. Es arī gatavoju sieru, man ir tikai 1 govs, bet man ar to pietiek, un es arī taisu sieru, biezpienu un svaigu pienu nedaudz pārdodu. Un man ļoti garšo dažādi piena produkti. Es jau esmu mājražotāja un sieru taisu tikai savām vajadzībām. Likās ļoti interesanti uzzināt, kā viņi iepako sieru, kā realizē. Protams, arī cenas un kā vienmēr arī jaunas receptes. Jo katrai saimniecei taču ir savs recepts. Kaut arī mājražotājiem ir jāievēro daudzas prasības un jākārto dažādas formalitātes, tā tomēr ir iespēja ģimenei papildus kaut ko nopelnīt. Un kā atzina aptaujātie iedzīvotāji, mājražošana kaut nedaudz, bet veicina lauku ekonomisko attīstību un samazina iedzīvotāju aizplūšanu. Kas ir mājražotājs potenciālais? To varētu tā padomāt. Tas jau ir tas pats mūsu lauku iedzīvotājs. Kurš šobrīd varbūt palicis bez darba, kurš ir nepilna slodze pašvaldībā, tas pats skolotājs, bibliotekārs, jo tas ne no kurienes radies cilvēks. Mūsu paši vien cilvēks ir, lai viņš varētu, es pat teiktu, izdzīvot laukos, lai viņam būtu, tas ir droši vien arī iztikas avots, jo kāda ir sociālā situācija, tas droši vien nav jāpieskarās. Ja, bet palīdzēt šim mazajam biznesam, palīdzēt cilvēkam, bezdarbniekam vai tomēr, kamēr viņš nav kļuvis bezdarbnieks, jo cilvēku laukos paliek aizvien mazāk. Es saku, meitenēm nebaidaties, nepatīkami, protams, varbūt viekas tas viss, bet to visu var izdabūt cauri. Un jauniem, sprauniem cilvēkiem cita darbiņa nav. Es vēl strādāju, tāpēc man var pagrūti sadalīties ir. Viņiem nav darbiņa. Es saku, ņemiet, darbojieties, jūs būs tomēr atspaids. Un sāk aizdomāties, kāpēc ne. Jā, kaut vienu cilvēku iedrošināšanu šeit dzīvojot, arī tas būs daudz. Arī tas nozīmē, viena ģimene jau būs vairāk kaut cik sevi nodrošinājusi ar ienākumiem kaut kādiem, kaut vai maziņiem. Mājražošana tās ir iespējas. Vajag tikai vēlēties pašam un saredzēt kaut ko perspektīvā, jābūt idejai un arī drosmei. Diezgan daudz mītu ir, kad ieņēmuma dienests ir briesmīgs. Pārtiks veterinārais dienests ir briesmīgs. Nav tā. Nevajag
nevajag nobīties pirms laika. Vajag izpētīt, kādas tad ir prasības, izdomāt, kā es tās prasības ievērošu, izpildīšu, noskaidrot, kādi dokumenti ir pieraksti jāveic ikdienā. Bet ar to nevajag sākt. Ir jāsāk ar to, kas ir tas, ko es piedāvāšu, kas ir mans produkts un kuri man pircēji. Un cik daudz man jāpārdod, lai es no tā varētu izdzīvot. Lursut pētījums liecina, ka aizvien nozīmīgāku vietu Latvijas ekonomikā ieņem mikro un mazie uzņēmumi, lai arī lielākā daļa no tiem koncentrēta Rīgā, to loma aizvien pieaug arī reģionos, jo ļauj iedzīvotājiem attīstīt savu biznesu, nodrošinot ar ienākumiem ne tikai savu ģimeni, bet radot arī jaunas darba vietas, kas Latgalē ir ļoti svarīgi. Ja mēs raugamies uz Latvijas tautsaimniecības struktūru, tad šobrīd vairāk kā 99% Latvijā ir tieši mikro un mazie uzņēmumi. Viņos arī strādā lielākais skaits nodarbināto cilvēku, un tas ir tas mūsu sāls, tas ir tas mūsu spēks. Nesen, kādus gadus, 2 atpakaļ, mums ir vispār definēta, kas ir uzņēmējdarbība. Tā definīcija ir ietērta iedzīvotāja ienākuma nodokļa likumā. Un šis likums nosaka, kad vajag reģistrēt uzņēmumu un kad var nereģistrēt. Un pieņemsim, interesantākais ir tas, ka šādus uzņēmumus var nereģistrēt, ja peļņa gadā nepārsniedz 2000 latu. Bet tas attiecās tikai uz lauksaimniecību un amatniecību un turismu. Šeit ir slēpes, kuras mēs sagatavojam virspusi, kura jau ir sagatavota, un otru virspusi apakšā jau klājam ar plasmasu. Plasmasa noklāt ir, un tad jau viņa būs gatava. Mēs arī gatavojam ragavas makšķerniekiem braukt, zvejot uz Peipus ezeru. Un šeit ir ragavas lielākas ir. Tās ir ragavas domātas medniekiem, lai meža cūku varētu vizināt uz mājām. Uldis Pildigovičs ir bijušais sporta skolotājs, bet nu jau vairāk kā gadu darbojas kā individuālais komersants. Sākumā viņš ražoja laivas, bet tagad mazajā uzņēmumā top bērnu un mednieku slēpes. Strādājot skolā, šatad redzēju, ka bērniem slēpju nav. Nolēmu, kā saka, slēpes izveidot iespēju, lētas slēpes izgatavot bērniem. Pēc tam atkal radās no draugiem, medniekiem, kuri uzprasīja uztaisīt mednieku slēpes. Un ar to sākās. Tas notika pagājušajā gadu ziemā, kad bija ļoti daudz sniega, un tieši tie apstākļi var piespiet medniekus griezties pie manis. Ļoti būtiski ir uzņēmējam pirmais gads, sākuma posms tieši sajust, ka tā ideja, ko viņš varbūt ir ļoti, ļoti ilgi gaidījis, saņēmies šobrīd, noriskējis, ka kādam arī bez viņa ir ļoti svarīga, kāds to preci tiešām grib pirkt, kādam tas pakalpojums, ko viņš ir domājis, ņēmis kredītu, aizņēmies, riskēs ar naudu, kā arī kādam citam tā ir būtiska lieta. Rīgā un tās apkārtnēs šogad reģistrēti 13,082 mazie un 28,555 mikro uzņēmumi. Savukārt Latgalē attiecīgi tie 1499 un 2752, kas nav zemākais rādītājs Latvijā. Vecums nav šķērsis, lai kļūtu par uzņēmēju. Tā var teikt par Uldi Pildigoviču. Ražošanas telpas šobrīd viņam nav lielas, bet pielāgotas, lai varētu izgatavot slēpes. Vienu slēpu pārizgatavot, aiziet viņiem tas process diezgan tāds, ilgstošs. Pirmkārt, līmēšana aiziet diennakts, kam ir līmējums sacietē. Tālāk kaltēt vajag, tad krāsot vienu pusi, pēc tam otru pusi ar plasmasu noklāt. Tad lamatiņas skrūvēt, aiziet dienas 2-3 noteikti.
Un cik jūs mēnesī varat izgatavot slēpes? Nu, tā jau nebija izmēģināts, bet, ja jau būtu pieprasījums pilnībā, varbūt kādas 13 pārus varētu uztaisīt pa mēnesi. Pa šo laiku Uldis Pildigovičs pilnveidojas un uzlabojas slēpju ražošanu un šobrīd domā jau par paplašināšanos. Biznesa inkubātora vadītājs šo produktu uzskata par inovatīvu, kam varētu būt liels pieprasījums. Viņš ir mikro uzņēmums un tāda veida, kā Uldis uzņēmēji, viņi pat var būt tādi kā pašnodarbinātie pat tādā veidā. Jo tas ražošanas apjoms nav liels, un to viņš dara kā ar sirdi un dvēseli, kā tāds amatnieks, kā tāds profesionāls sportists, kā tāds cilvēks, kas savu dzīves pieredzi un savas zināšanas grib nodot citiem cilvēkiem ar tiem produktiem, ko viņš ražo. Es nedomāju, ka viņam plānā ir apgūt tirgus daļu vai izkonkurēt kādu no slēpju ražotājiem. Bet vai tas būtu iespējams? Piemēram, Latvijā. Jā, tas būtu iespējams. Šogad tā būs pirmā ziema, kad būs pilnīgi, izmantota iespēja slēpes izgatavot. Tas radīs iespēju, ja tas pieprasījums būs, tad mēs jau ar inkubatoru vadību sarunājam, ka mēs veidosim jaunu formu. Un jaunu formu jau dubult rezultāts būs. Uzņēmumu attīstību Latvijā kavē vairāki faktori, piemēram, finanšu trūkums, pārāk augstās prasības un dažādas formalitātes, kas dažreiz izraisa jautājumu, kāpēc tās ir vajadzīgas. Mikro uzņēmēji uzskata, ka šai uzņēmējdarbības formai būtu jābūt vienkāršākai. Arī nodokļu likmes paaugstināšana no 9 līdz 15% neietekmēs labvēlīgi. Pateicoties mikro uzņēmuma nodokļu režīmam, Latvijai radušies daudzi jauni uzņēmumi. Cilvēki ir noticējuši, ka var strādāt un godīgi maksāt nodokļus. Šogad vien mikro uzņēmēji nodokļos samaksājuši 20 miljonus latu. Kopumā tas jau bija gaidāms, ka šis nodoklis likās tāds ļoti pievilcīgs un bija jūtams arī, ka daudzi uzņēmēji to varbūt to mikro nodokli izmantoja pārāk sautīgi, varbūt pārreģistrējot esoša biznesa, ienākumus uz šo te mikro uzņēmumu, lai vieglāk izmaksāt peļņas, algas un dividendes. Ja. Tā ka šis jau bija jūtams, ka tam nodokļam vajadzētu augt, bet varbūt no 9 līdz 15% tas ir pārāk liels solis, manuprāt. Es laikam pievienošos tam viedoklim, to cilvēku viedoklim, kurš saka, ka svarīgākais būtu stabilitāte. Ja bija mikro uzņēmuma nodoklis 9%, tad cilvēks ar to rēķinās. Ja pēkšņi pasaka, tagad pēc 3 mēnešiem būs 15, un pēc tam vēl nezinu, kas, tas vienkārši nav godīgi. Tas ir nepārdomāti, ja nemuļķīgi. Es domāju, ka stabilitāte ir galvenais, un pasakiet noteikumus, un cilvēki atradīs veidu, kas viņiem der, kā viņi var strādāt, bet nemainiet spēles gaitā. Arī mājražotājiem ir savi ieteikumi un priekšlikumi. Mums pārtikas veterinārā dienests visu cieņu. Šī organizācija mums ļoti daudz pamāca, parāda, kā vajag, man patīk. Regulāri brauc, 2 reizes gadā pārbaudīt brauc. Bet, piemēram, sviestiņam es izvēlo šādus trauciņus. Es viņus pērku veikalā, kurā, piemēram, Rēzeknē cilvēkiem pārdot salātu šādos trauciņos. Ja? Es arī nopirku 125 grami sviestiņa nāk. Tirgū cilvēki ļoti labprāt ņem šādus mazus iepakojumus. Bet man saka tā, lūdzu, kur jums ir papīrs, ka jūs esat pirkusi labi čeku, es varu uzrādīt. Ak, jums ir certifikāts, ka viņā drīkst likt, es saku, stop. Šajos pašos trauciņos pilsētas veikalā cilvēkiem iesaiņo salātus. Tad drīkst. Ņem, es pati pērku, labi. Man vēl certifikāts īpaši jāmeklē. Kāpēc?
Atbildi man nevar neviens iedot, kāpēc. Ja vēl atļautu tiem mājražotājiem tirgot kaut kādā veikalā vai pat izveidotu savu tirzniecības vietu, jo mājražotājs ir tas, kurš saražo un pats tirgo. Bet ja atļautu viņam ne tikai saražot, jo viens otrs ir mājās gatavs saražot, bet viņš nav gatavs stāvēt uz tirgus vai vēl kaut ko un piedāvāt savu preci, viņam ir nērti, varbūt pat bail vai kaut kas, es nezinu, kas tas ir. Bet ja tā būtu, ka atļautu kādam, kas viņu vietā dara, mājražotājs saražo, bet kāds viņu vietā to tirgo, tad būtu ļoti labi. Es uzskatu, tad vēl labāk aiziet, un tad cilvēki vairāk uzdrošinātos. Bija ieteikumi tātad vairāk uzņēmības pašiem cilvēkiem, un no otras puses, tad lasu no viena aptaujas ieteikumu, sapratni kontrolējošām iestādēm. Tātad, bez sadarbības un bez regulāra darba droši vien nav nekā. Tie nevar būt atsevišķi tirgi, jeb atsevišķi kaut kādi lieli pasākumi. Tam ir jābūt regulāram darbam un sadarbībai gan likuma izstrādātājiem. Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu fórums šogad 16. novembrī rīko Mazā biznesa diena, kad ik viens uzņēmējs un pircējs tiek aicināts apliecināt savu atbalstu mazajām biznesam, iepērkoties vai uzsākot sadarbību ar mikro un mazajiem uzņēmumiem. Ne tikai šajā datumā, bet arī katru dienu varam atbalstīt vietējos ražotājus, jo arī viņi veido Latvijas nākotni.